Vairāk nekā 6 hektāri – tāda ir kopējā platība izglītības kvartālam Maltā, kas projekta Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība ietveros šoruden noslēdzies Rēzeknes novadā. Īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu, nozīmīgi rekonstrukcijas darbi paveikti nevien Maltā, bet vēl 3 Rēzeknes novada vidusskolās – Dricānos, Kaunatā un Nautrēnu pagasta Rogovkā, kur darbi tika pabeigti jau pagājušā gada rudenī. Kaunatā tika rekonstruēta sporta zāles piebūve un veikta vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija. Nautrēnos tika rekonstruēta skola un arī skolas viesnīcas korpus, kā arī skolas ielas rekonstrukcija veikta 0,3 km garumā. Dricānu vidusskolai arī rekonstruēta skolas piebūves korpus un veikta katlu mājas rekonstrukcija. Gan finansiāli, gan apjoma ziņā vērienīgākie darbi paveikti Maltas vidusskolā. Šeit rekonstruēts skolas 1. korpus, veikta 2. korpusa vienkāršotā rekonstrukcija, kā arī izveidota kopējā infrastruktūra. Maltas vidusskolas kopējās infrastruktūras ietvaros ir izbūvēta zāle skolēniem fizkultūras nodarbībām, zāle pasākumiem, skolēnu ēdināšanas tātad bloks un kopējās infrastruktūras ietvaros ir veikta rekonstrukcija stadionam un veikta labiekārtošanas darbi pilnīgi visā skolas teritorijā. Projekta īstenotāji atzīst, ka sarežģītākais no paveiktajiem darbiem ir redzams daudzfunkcionālās zāles ārpusē. Mums ir risinājumi tādi neordināri, kas nav izmantot. Pirms tā koka fasāde dubultās un tās krāsu maiņas, mēs tur eksperimentējām, ka tu ej no katrā leņķa izsās savādāk un tādas lietas. Šāds risinājums nekur Latvijā nebija izbūvēts. Un tādēļ mēs esam pirmie, kas to ir veikuši, par to arī liels prieks. Darbi šobrīd ir padarīti, izskatās, domāju, ka jūs paši redzat, ka labi. Paši mēs arī esam apmierināti ar sasniegto rezultātu. Maltas vidusskolā mācās vairāk nekā 500 audzēkņi, un līdzšinējās telpas, īpaši ēdināšanas bloks un sporta zāle bijušas daudz par šauru, tāpēc rekonstruētās modernās telpas, kā arī 3 basketbola laukumu plašā sporta zāle ir liels iegūms skolas kolektīvam. Remontdarbu noslēgumu ar nepacietību gaidīja arī skolēni. Да, здесь очень красиво сделали трибуны, что мы можем теперь тренироваться. Дорожку сделали, все сделали. Вот это был класс. Что вы там будете делать? Мы там играть в футбол, будем бегать по залу. Зимой, походу. Да. И на лыжах будем здесь кататься. Мы так хотели, чтобы это сделали быстро, и тогда сразу первые туда идти и играть. Projekta ietveros rekonstruētās skolas Rēzeknes novada kartē turpmāk tiks iezīmētas kā izglītības un uzņēmējdarbības kontaktpunkti, kur skolēni jau no 1. klasēm varēs labāk apgūt biznesa pamatus, gūt praktisku pieredzi un dibināt savus mācību uzņēmumus, lai pieaugot jauniešiem pietiktu zināšanas, motivācijas un ideju no darba ņēmējiem kļūt par darba devējiem.